biežākie iemesli, kad jaunajiem nekustamā īpašuma aģentiem nesanāk kļūt par labu nekustamā īpašuma aģentu. Šeit noteikti lielākā daļa pārtrauc vai beidzās šī cerība pie pirmām neizdošanām. Nevienmēr būs viegli darījumi, nevienmēr darījums pircējs pārdot, pircējs pērk, pārdevējs pārdod un darījums notiek bez kaut kādām aizķeršanām. Tā ir ļoti reti. Tā tiešām ir diezgan reti salīdzinoši, tāpēc pie pirmā klienta, kurš atsaka, ļoti daudziem nolaižās rokas. Kā arī nolaižās rokas iegūt šos labos, ekskluzīvos objektus pārdošanā, jo tur ir jāiegulda darbs, ir ļoti jāplāno savs laiks un jāvēlās to darīt.